diena ir kaut ko īpašu, ir ļoti daudz dažādu notikumu. Un mums līdz 8 no rīta iet uz brokastīm un tad izklaidēties visu dienu. Saule, ēdiens un ūdenskaujas. Interesanti piedzīvojumi pilnas dienas šeit. Un mūsu lielais uzdevums ir tā, lai viņi jūtās šeit ērti, lai viņi jūtās patīkami, lai viņi bauda visu, kas te notiek, un galvenais, lai viņi nebaidās izpausties. Šeit nometnē ir daudz savādāk. Blakus uzreiz ezers, var iet nopeldēties, nav nekur tālu jāiet. Vajadzētu ar kaut ko citu pamēģināt. Katru gadu ir kaut kas savādāks. Tas ir pirmo reizi manā dzīvē. Šeit es piepildu savu sirdi ar vasaras enerģiju, lai dotos uz skolu atkal drūmajā ikdienā. Un par šo Nāriņu ir arī leģenda, ka viņa kopā ar Bruņu Rupuci Napoleonu piedzima Usmas ezera dzelmē. Un tad viņi kopā izdomāja, ka viņi dosies piedzīvojumos. Un tad viņi sastapa mūs, Spēka Rukša nometnes dalībniekus, un tad viņi iemesojās mūsos un būs visu šo nometnes. Wow! Šie visforšākie vadītāji, kādus vien var atrast. Mēs jau tikā draugi. Par draugiem nepiedzimst, par draugiem kļūst. Tiešām viņi ir tik traki un forši, cik mēs, un mēs varam izdauzīties kaut vai kopā visi. Visi nometni man jaunie draugi. Sharpen your knives for me. Infiltrate the mind, body. Kā bija pirms nometnes un kā ir tagad, tas ir pilnīgi divi dažādi cilvēki. Nometnē esot, es tā kā vairāk izbaudu šīs dienas, tāpēc, ka tu saproti, ka tādā kompānijā tu vairs nebūsi, un tā ir tikai nedēļa, kas tev ir dota, lai šo izbaudītu. Varētu būt, ka es palicis pieaugušāks, draudzīgāks, ja es esmu viens no jaunākajiem. Te ir tik forši, ka gribētos palikt arī uz mēnešu, diviem, kaut vai visu vasaru. Varētu vēl vienu nedēļu šeit palikt. Es negribu mājās.
How do you see it?